Svētā gara vārdā. Žēlastība, lai ir jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Un ar tavu garu. Atceros bērnībā Pūpolu svētdienas, Palmāri un Palmas svētdienas rītā. Parasti vecāki pirms dievkalpojumu mūs pēra ar pūpoliem, sakot šos skaistos un šķiet mums visiem tik labi zināmos vārdus. Apaļš kā pūpols, sarkans kā ābols, veselība. Iekšā slimība ārā vai papriekš slimība ārā, veselība iekšā. Un tas kaut kā ir ar mātes pienu tā iezīst, ka to tu nevari tā aizmirst un vienkārši nomest malā. Un par to bieži nākas tieši Pūpola svētdienas rītā atcerēties un domāt. Taču dziļāk iedziļinoties, tas noved pie kāda cita atziņu daudzuma, proti, ka tas mīļais, maigais mātes pēriens ar pūpoliem, lai izdzītu slimību un ieaicinātu veselību, atgādina par ceļu, kas iesākas ar Pūpola svētdienu, Kristus ciešanas ceļu, kad Kristus tika pērts ar pātagām, kuru galos bija dzelžu āķi, kas iedūrās miesā, uzplēsa miesu, un tie nebija kā šie pūpoliņi, kas glāsta pajā un varbūt mazliet pat kutina. Un tā slimība bija patiesa sērga, kas caur viņa ciešanām un nāvi tika izdzēsta un izdzīta, proti mūsu grēks. Jā, mēs zinām, ka slimība ir visu grēku sekas. Un ja mūsu vecāki, skaitot šo pantu, vairāk vai mazāk domāja par miesīgu veselību, par miesīgu slimību, tad Kristus pie krusta ar savām ciešanām būtībā izdzen no manis un tevis visu grēku, kas ir visu slimību, sāpju un ciešanu pirmavots, lai tad mēs tiktu pēc tam piepildīti ar svēto garu. Un tādēļ ir nepieciešama šī mūsu paļāvība. Tāpat kā mēs ļāvāmies mūsu vecākiem mūs nopēt ar pūpolu zariem, tāpat mums ir jāļaujas un jāuzlūko, kā Kristus izcieš šo krusta ceļu manu un tavu grēku dēļ, lai mēs varētu piedzīvot mūžību caur grēku piedošanu. Tad nu zemosimies Dievu priekšā, savus grēkus sūdzēdami no sirds, visi man līdz tā sacīdami un lūgdami. Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es tevi lūdzu, tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ. Žēlo laipnīgi mani nabaga grēcinieki, piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Viena šī ir bijusi jūsu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, un jūs no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva laipnībai paklausīt. Tad atbildiet sacīdami jā. Jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Tad nu kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps savās amata pilnvarās pēc kunga Jēzus Kristus pavēles jums pasludinu Dieva žēlastību un visu jūsu grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Plaukšķiniet priecīgi visas tautās, skaņām balsīm gavilējiet Dievam. Plaukšķiniet priecīgi visas tautās, skaņām balsīm gavilējiet Dievam. Slavēts lai ir, kas nāk tā kunga vārdā, mēs jūs sveitījam no tā
Kad tie tuvojās Jeruzalemei un nonāca Betfagē pie Eļas kalna, Jēzus sūtīja 2 mācekļus un tiem sacīja: dodieties uz ciemu, kas jūs priekšā. Tur jūs tūlīt atradīsiet ēzeļmāti piesiet un ēzelīti līdz ar viņu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Ja kāds jums ko teiks, tad sakiet, kungam to vajag, un viņš tūdaļ tos atdos. Bet tas notika, lai piepildītos, ko kungs ar pravieti ir sacījis. Sakiet Cionas meitaim, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, uz jūga ēzeļa mātes kumeļa. Mācekļi aizgāja un darīja, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Tie atveda ēzeļa māti un ēzelīti, uzklāja tiem savas drēbes, un Jēzus uzsēdās virsū. Daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, bet citi cirta kokiem zarus un klāja tos uz ceļa. Bet ļaužu pūļi, kas gāja viņiem gan pa priekšu, gan nopakaļ, sauca: Ozianna, Dāvida dēla namā, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Ozianna augstībā. Un viņam ienākot Jeruzalemē, visa pilsēta sakustējās. Kas viņš tāds? Bet ļaudis pūlī atbildēja: viņš ir pravietis Jēzus, tas no Nācaretes, Galilejā. Tā kunga vārds. Slavu tev, Kristus.
Tas Kungs ar jums. Lai Dievu lūdzam. Visu spēcīgais, mūžīgais Dievs, Tu, kas pasaulē esi devis savu pazemības paraugu, kam būs sekot. Tu liki mūsu pestītājam pieņemt cilvēka miesu un piedzīvot krustu. Dod žēlīgi, ka paliekam pie viņa pacietības piemēra un varam kļūt līdzīgi pie viņa augšām celšanās. Caur Tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Debes un zeme zudīs, saka tas Kungs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Šos Dievu nezūdošos vārdus šai brīdī mēs arī uzklausīsim. Lasījums no Jesejas grāmatas. Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvase un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisni otrādi, viņš bija nicināts, labāki ļaudis no viņu vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē bija atslabināts. Bet kas gan no viņa laikabiedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpumu dēļ viņam bija uzlikts sods. Kapu viņam ierādīja ar bezdeviem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto. Kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis un viltības nebija viņa mutē. Bet tas Kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājumu upuri, viņš redzējis izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi. Un tā Kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņas roka darba palīdzību. Tas ir tā Kunga vārds. Pateicība Dievam! Lai glābtu cilvēci.
Epistoles lasījums no apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem 2. nodaļas. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkam līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei, tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Tas ir tā kunga vārds. Cienīgs ir tas jēs, kas tapā no kauns, ņem godu, slavu un pateicību. Cienīgs ir tas jēs, kas tapā no kauns, ņem godu, slavu un pateicību.
Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijuma, ko pierakstījis evaņģēlists svētais Matejs, sava evaņģēlija 26. un 27. nodaļā. Kad Jēzus kopā ar saviem mācekļiem nonāca vietā, ko sauca Ģetsemane, un sacīja: sēdieties tepat, kamēr es paiešu tālāk un pielūgšu Dievu. Viņš ņēma līdzi Pēteru un abus Zebedeja dēlus. Tad viņš sāka bēdāties un baiļoties. Viņš tiem sacīja: mana dvēsele ir satriekta līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet ar mani nomodām. Un nedaudz tālāk pagājis, viņš krita uz sava vaiga un lūdza: mans tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu. Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un atrada tos guļam un sacīja Pēterim: tā jūs nespējat pat 1 stundu būt ar mani nomodā. Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja. Vēl otru reizi viņš aizgāja un lūdza: mans tēvs, ja šis biķeris man nevar iet garām, lai man tas nebūtu jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Un vēlreiz pienākdams viņš tos atrada guļam, jo tiem acis lipa ciet. Tos atstājis viņš vēl 3. reizi gāja un lūdza ar tiem pašiem vārdiem. Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un sacīja: vai jūs vēl aizvien guļat? Redzi, tā stunda ir klāta. Cilvēka dēls tiek nodots grēcinieku rokās. Celieties, ejam! Redziet, mans nodevējs nāk. Viņam vēl runājot, redzi, nāca Jūda, viens no tiem 12, un kopā ar viņu liels ļaužu pūlis, ar zobeniem un nūjām, virspriesteru un tautu vecajos sūtīts. Bet viņa nodevējs bija norunājis ar tiem zīmi. Viņš sacīja: kuru es noskūpstīšu, tas ir viņš, ņemiet viņu ciet. Viņš tūdaļ devās pie Jēzus un teica: esi sveicināts, rabī! Un viņu noskūpstīja. Jēzus viņam sacīja: draugs, kādēļ tu esi šeit? Tad tie pienāca klāt, satvēra Jēzu un apcietināja. Un redzi, kāds no tiem, kas bija kopā ar Jēzu, sniedzās pēc zobena un to izvilcis cirta virspriestera kalpam un nocirta tam ausi. Tad Jēzus tam sacīja: liec savu zobenu atpakaļ vietā, jo ik viens, kas zobenu pacels, no zobena ies bojā. Vai tad tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu, un viņš man nesūtītu 1000, tūlīt vairāk leģionu eņģeļu? Bet kā tad raksti piepildītos, kā tam ir tā jānotiek? Tad pašā stundā Jēzus sacīja uz ļaužu pūli: kā pret laupītāju jūs esat izgājuši ar zobeniem un nojām mani gūstīt. Katru dienu es esmu sēdējis templī mācīdams, un tad jūs mani neņēmāt ciet. Bet nu viss ir noticis, tā lai praviešu raksti piepildītos. Tad visi mācekļi viņu atstāja un aizbēga. Tie, kas Jēzu apcietināja, aizveda viņu pie augstā priestera Kajafas. Tur bija sapulcējušies arī rakstu mācītāji un vecajiem, bet Pēteris viņiem sekoja no tālienes līdz augstā priestera pagalmam. Tur iegājis viņš apsēdās kopā ar sargiem, lai redzētu, kā viss beigsies. Virspriesteri un viss Sinedrijs meklēja viltus liecību pret Jēzu, lai viņu nonāvētu, bet neatrada, lai gan daudzi nāca un nepatiesi liecināja. Visbeidzot atnāca 2 un teica: viņš sacīja, es varu nojaukt Dieva templi un 3 dienās no jauna to uzcelt. Tad piecēlās augstais priesteris un viņam sacīja: vai tu neatbildēsi neko uz to, ko tie liecina pret tevi? Bet Jēzus klusēja. Tad augstais priesteris viņam sacīja: es zvērnu tevi pie dzīvā Dieva. Saki mums, vai tu esi Kristus, Dieva dēls? Jēzus tam atbildēja: tu pats to saki. Bet es jums saku, ka no šī brīža jūs neredzēsiet cilvēku dēlu sēžam pie visvarenā labā rokas un nākam debešu padebešos. Tad augstais priesteris pārplēsa savus drēbes un teica: viņš zaimo.
Kā mums vēl lieciniet? Redzi tagad, jūs šo zaimošanu esat dzirdējuši. Kā jūs domājat? Tie atbildēja, viņš ir sodāms ar nāvi. Tie spļāva viņam sejā sita un viņu pļaukāja sacīdami, pravieto mums Kristu, kurš tev iesit? Bet Pēters sēdēja pagalmā. Tad pienāca kāda kalpo un teica, arī tu biji ar to Galilieti Jēzu. Bet viņš visu priekšā liedzās, es nesaprotu, ko tu runā. Kad viņš bija aizgājis vārtos, viens ieraudzīja viņu kādā citā vietā. Un kalponis sacīja tiem, kas tur bija, šis bija kopā ar Jēzu Nācerieti. Viņš atkal liedzās zvērēdams, es to cilvēku nepazīstu. Pēc brīža tie, kas tur stāvēja, pienāca klāt un Pēterim sacīja, patiešām arī tu esi viens no viņiem, jo tava valoda nodod tevi. Tad viņš sāka lādēties un zvērēt. Es to cilvēku nepazīstu. Un tūlīt gailis iedziedājās. Pēteris atcerējās vārdus, ko Jēzus bija sacījis. Pirms gailis dziedās, tu mani 3 reizes noliegsi. Izgājis ārā, viņš rūkti raudāja. Agri no rīta visi virspriesteri un tautas vecāji pieņēma lēmumu Jēzu nomātāt. Sasējuši Jēzu, viņi nodeva to zemes pārvaldniekam Pilātam. Kad Jūda, viņu nodevējs, redzēja, ka Jēzus notiesāts uz nāvi, viņš, sirdsapziņas mocīts, aiznesa atpakaļ virspriesteriem un vecajiem 30 sudraba gabalus, sacīdams, esmu grēkojis, nododams nevainīgas asins. Bet tie atbildēja, kāda mums gar to daļa? Skaties pats! Jūda nometis naudu templī aizgāja un pakārās. Virspriesteri paņēma naudu un sacīja, nav atļauts to likt tempļa ziedojuma lādē, jo tā ir asins nauda. Tad tie nolēma par šo naudu nopirkt podnieku tīrumu, kur apglabāts svešinieks. Tādēļ šo tīrumu sauc par asins tīrumu līdz pat šai dienai. Tā arī piepildījās, ko kungs caur pravieti Jeremiju ir sacījis. Un tie saņēma 30 sudraba naudas gabalus, maksu, ko Izraēla bērni bija noteikuši par viņu, un atdeva to par podnieku tīrumu, kā kungs man bija pavēlējis. Tad Jēzus tika atvests pārvaldnieku priekšā, un tas viņam jautāja, vai tu esi Jūdu ķēniņš? Jēzus sacīja, tu to saki. Bet uz apsūdzībām, ko pret tevi cēla virspriesteri un vecie, viņš neatbildēja nekā. Tad Pilāts viņam sacīja, vai tu nedzirdi, kā tie tevi apsūdz? Uz to Jēzus neatbildēja ne vārdu. Tā ka pārvaldnieks ļoti brīnījās. Pārvaldniekam bija paradums uz svētkiem atlaist vienu apcietināto, to, kuru ļaužu pūlis vēlējās. Tobrīd viņam cietumā bija kāds sevišķi pazīstams noziedznieks vārdā Baraba. Kad ļaudis sapulcējās, Pilāts tiem jautāja, kuru tu gribi, lai es tev atlaižu, Barabu vai Jēzu, kuru sauc par Kristu. Pilāts saprata, ka tie viņu bija nodevuši skaudības dēļ, bet kad Pilāts sēdēja soļa krēsla priekšā, viņa sieva sūtīja viņam zini. Nenodari neko šim taisnajam, es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Bet virspriesteri un vecajiem pārliecināja ļaužu pūli, lai tie lūdz atlaist Barabu. Tad Jēzu, lai nodod nāvē. Tad pārvaldnieks jautāja ļaudīm, kuru no šiem diviem jūs gribat, lai es jums atlaižu? Tie sauca Barabu. Pilāts jautāja tiem, ko lai es daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Tie visi sauca, lai viņu sit krustā. Viņš jautāja, ko gan viņš sliktu darījis? Tie kliedza vēl skaļāk, lai sit krustā. Kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar panākt, bet roksnis to par vienu lielāks, viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu pūļu priekšā, teikdams, es esmu nevainīgs pie šī taisnā asinīm, skatieties jūs paši. Visi ļaudis sauca, viņa asinis lai ir uz mums un mūsu bērniem. Tad Pilāts tiem atlaida Barabu, bet Jēzu nodeva šaustīt un sist krustā. Pilāta karavīri aizveda Jēzu pie pārvaldnieka pilī.
Jēzum apkārt sapulcējās visas sardzes nodaļa. Tie viņu izģērba un aplika viņam purpura apmetni, nopinuši ērkšķu vainagu, tie uzlika viņam to galvā, devām viņa niedri labajā rokā un mesdamies viņa priekšā ceļos viņu izsmēja. Esi sveicināts, Jūdu ķēniņ! Tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Kad tie bija par viņu izņirgājušies, tie novilka viņam apmetni un apvilka viņa paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā. Ejot ārā, tie satika kādu vīru no Kirēnas vārdā Sīmons. Viņi piespieda to nest Jēzus krustu. Nonākuši tajā vietā, ko sauc par Golgātu, kas nozīmē galvas kausa vieta. Tie deva viņam vīnu sajauktu ar žulti. Viņš pagaršoja to, bet negribēja dzert. Tad tie bija viņu piesituši krustā. Tie izdalīja viņa drēbes, mesdami pār tām kauliņus. Tad tie apsēdās turpat un viņu apsargāja. Virs viņa galvas tie piestiprināja uzrakstu par viņa vainu. Šis ir Jēzus, Jūdu ķēniņš. Tad divi laupītāji kopā ar viņu tika piesisti krustā, viens pa labo, otrs pa kreiso roku. Bet tie, kas gāja garām, zaimoja viņu galvu grozīdami un teica: Tu tempļa nojaucēji un uzcēlēji 3 dienās, glāb nu pats sevi, ja tu esi Dieva dēls, kāp zemē no krusta. Tāpat arī virspriesteri, arī rakstu mācītāji un vecajie ņirgājās par viņu. Citus viņš glāba, bet pats sevi nevar izglābt. Ja viņš ir Izraēla ķēniņš, lai nokāp tagad zemē no krusta, un mēs viņam ticēsim, viņš paļāvās uz Dievu, lai Dievs viņu tagad izglābi, ja grib. Viņš taču sacīja: Es esmu Dieva dēls. Tāpat arī laupītāji, kas kopā ar viņu bija sisti krustā, zaimoja viņu. Tumsa pārklāja zemi no 6. līdz 9. stundai, un pēc šīm 3 stundām Jēzus skaļā balsī sauc: Eli, Eli, lama sabatani. Tas nozīmē: Mans Dievs, kādēļ tu man esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdēdami sacīja: Viņš šauc Elī. Tad kāds no viņiem pieskrējis klāt un paņēmis sūkli, iemērcis to etiķi un uzspraudis to uz niedres, sniedz viņam padzerties. Bet pārējie teica: Pag redzēsim, vai Elija nāks un viņu glābs. Tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira. Un redzi, tempļa priekškars tika pārplēsts 2 daļās no augšas līdz apakšai, un zeme trīcēja un klintis sašķēlās. Kapi tika atdarīti un daudz svēto miesu, kas dusēja augšām cēlās. Te izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās, nāca svētajā pilsētā un daudziem parādījās. Bet centurions un tie, kas kopā ar viņu sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notiek, ļoti sabijās un teica: Patiesi, šis bija Dieva dēls. Tā kunga vārds. Slava tev, Kristi! Lūksim. Visu varenais un mūžīgais mēs tevi lūdzam. Nāc nākdams un svētīdams svētī mūsu savu vārdu patiesībām, jo tavi vārdi bija, ir un būs vienīgā patiesība. Amen. Es jūsu vietā būtu bijis mazliet sabijies, vai tiešām tagad mācītājs par visu šo domās predikot. Nu nē. Lielā piekdiena ir šeit pat blakus, un Pūpola svētdiena iezīmē šo pārēju no gavēņa laika uz Kristus ciešanu, laiku uz ciešanu nedēļu. Un tieši tādēļ Pūpola svētdienā ir šis garais evaņģēlija lasījums, kas mums atgādina, pastāst un noliek priekšā visu to, kas mūs sagaida, ceļu, kurā mums Kristum ir jāsako no šodienas līdz pat lielajai piekdienai, līdz viņa nāves stundai, lai mēs par to atcerētos, lai mēs par to nekad neaizmirst, un varbūt pat sadaļot pa daļām visas šīs dienas un notikumus pazūd kaut kas no šī lielā kopskata. Tādēļ tradicionāli šis lasījums ir
pūpoles svētdienas lasījums. Bet šodien es vēl jūs garā griezīšu atpakaļ pie šodienas notikumiem. Pie pūpoles svētdienas notikumiem, jo tie allaži mani ir ļoti uzrunājuši, un es par tiem daudz jums esmu prediķojis. Tagad par tām pašām lietām, bet varbūt mazliet no cita rakursa. Es nekad, lai cik tas nebūtu interesanti lasot šo tekstu, nevaru paiet garām šim notikumam, kur Jēzus sūta savus mācekļus uz kādu namu, kur vienkārši ieiet namā un saka, viņi pat neko nesaka, viņi atraisa ēzeļa māti un šīs ēzeļa mātes kumeļu un ved prom. Un ja kāds jums kaut ko jautās, sakiet, tam kungam to vajag. Tur ir arī kādi, kas viņiem pajautā. Un viņi saka, tam kungam to vajag un viņi aiziet. Šis man ir fascinējis, es nezinu kā jūs, bet es šeit nepateikšu sprediķī neko labāk, kā to varētu izdarīt Mārtiņš. Mārtiņ, es tev aicināšu pie pults tagad. Tu esi mazliet uztraucies, tev būs jārunā, bet es zinu, tā tev nebūs problēma. Šis ir stāsts, ko viņš stāsta gandrīz katrā alfā. Es gribēju no sākuma viņu atstāstīt. Centos atcerēties visas stāsta nianses par piekabi. Atcerēties visu par piekabu, ko vajadzēja. Ja? Un es sapratu, ja Mārtiņš būs dievkalpojumā, tas būs plaģiāts. Ja? Jo tā kā to spēja izstāstīt Mārtiņš, to nespēja izstāstīt neviens. Bet tagad no mūsu pašu dzīves Mārtiņa stāstījumā, kā tas var notikt, ja, piemēram, ēzeļu, mātes un kumeļu vietā ir vienkārša automašīnas mazā piekaba. Lūdzu, Mārtiņ, droši turpini. Var stāstīt, jā? Jā. Tātad stāsts ir par vienu lauksaimnieku, tādu draudzē ieredzētu vīru, un kāds cits draudzes vīrs, viņam ir kāda nepieciešamība, un viņam vajag piekabi, un viņam pašam nav, bet vajag darbu izdarīt, un viņš zina, ka tam cienījamam vīram ir šī piekabe, un viņš pajautā, šī vīra vārds ir Armands, un viņš lūdz Armandam, Klau, vai es varētu paņemt piekabi no tevīm? Viņš saka, jā, nav problēmu, tu brauc pie manīm, un droši ņem ciet, un kad tev vairs nevajag, tu viņu atgriez atpakaļ. Paldies tev liels, tā arī darīsim. Armands pats ir devies kaut kādās darīšanās, un viņš nav mājās, un šis vīrs brauc pie Armanda un aizbrauc pa nepareizo ceļu. Aizbrauc pie kaimiņa. Un kaimiņam arī ir piekabe, un tāda neslikta. Un āķē šo piekabi, domādams, ka šī ir Armanda piekabe, āķē virsū, un kaimiņš redzot to visu pa logu, attaisa durvis un nostājās durvīs, un ko tu dari? Un šis te vīrs, kas ir sarunājis šo piekabi, pagriežās un saka, Armands atļāva. Un tajā brīdī, kad viņš atbild, kad Armands atļāva, šis vīrs, kuram tā piekaba pieder, viņš vienīgais, ko pasaka, ja atļāva, tad atļāva. Un šo piekabu paņēmis, viņš dodās prom un paiet kaut kāds laiks, un Armands atbrauc mājās un prasa sievai, vai bija kāds vīrs paņēma piekabu? Nē, nepaņēma. Un beigās tikai pēc kaut kāda laika, kaut kā runājot ar citiem, viņš saprot, ka viņš ir bijis pie kaimiņa un paņēmis kaimiņa piekabi. Un tur arī bija tie vārdi, kad vienkārši Armands atļāva, līdzīgi kā tam kungam tā vajag. Tāds ir šis stāsts. Jā, paldies, Mārtiņ. Tas bija tas, ko es labprāt no tevis šajā svētrudā sagaidīju. Un mans jautājums tagad ir, vai jūs varētu būt kā Armands? Ja? Armands atļāva, kad mēs varētu viens pie otra droši doties un teikt, jā, man Jānis, Pēters, Dagnis atļāva, un mēs būtu gatavi tad atlaist ar mieru, dot, lai mēs varētu uzticēties. Un tie ir tie mazie treniņi, varbūt, ka arī tas kungs var tavā namā, pat tavā mājā, tavā pagalmā atsūtīt kādu, teikt, tam kungam to vajag, vai es ar mieru varēšu sacīt, ņem to un ej? Vai mēs tam esam gatavi? Vēl smagāks jautājums ir nevien to atļaut, bet tagad Dievs man saka, es nezinu,
vienalga, ej pie Jāņa, ej pie Dagņa, ej pie Mārtiņa un saki, man vajag... Tas kungs teica, ka man vajag tevi paņemt no tā to un to, ja? Tātad šis notikums Pūpolsvētdienā man vispirms ir fascinējis ar to, vai mēs esam būt gatavi tā kunga kalpiem būt abās šajās pozīcijās. Kā tas, kurš iet un prasīt, ja tam kungam to vajag, un kā tas, kurš atļauj, ņem, ej un dari. Tā, man liekas, ir pirmā svarīgā un būtiskā lieta. Otrā ir par to sarkano paklāju. Nu, es tā viņu atļaušos nosaukt. Ka Jēzum tiek izklāts sarkanais paklājs tagad negluži piekabē, bet uz ēzeļa, kad viņš tagad iejāja Jeruzālēmē. Un tas sarkanais paklājs sastāv no drēbēm, ko novelk cilvēku, un es to jums bieži jau esmu teicis, tikai atgādināšu, ka tās ir svētku drēbes. Viņi ir nākuši uz Paskā svētkiem uz Jeruzālemi, viņi ir uzvilkuši labākās drēbes, kas viņiem ir, un viņi tās tagad kā šo sarkano paklāju izklāja pie Jēzus kājām, lai viņš varētu iejāt Jeruzālemē. Kādiem varbūt tās drēbes jau ir novilktas, jau ir uzklātas, viņi no kokiem, tātad no palmiem, tērd zarus un klāja, lai Jēzus varētu tajā pilsētā pagodināts kā ķēniņš, lai viņš tur var ienākt. Pirmā lieta, kas ir svarīga, pilsētas satrūkstās, ja jūs uzmanīgi klausījāties evaņģēlija lasījumu. Un Jeruzāleme ir satrūcināta šādā veidā 2 reizes. Pirmā reize, atcerieties, ir Kristus piedzimšana. Arī tad ierodās austrumu gudrie ar visu savu galvu, ja tā var teikt, arī ar karaspēku, kas viņus apsargā, jo ja tur ierastos tikai 3 vīri, tas neizsauktu nekādu rezonanci. Bet rakstos ir sacīt, kad viņi ieradās, šie 3 austrumu gudrie, visa pilsēta satrūkās, un viņi pat aiznotiek vesti pie Heroda. Un es gribu, lai jūs garā šo ieraugāt, ka ja pilsēta tika satrūcināta Kristum kā bērnam nākot, tad vēl vairāk viņas tiek satrūcināta tajā brīdī, kad Kristus jau ienāk kā jūdu ķēniņš. Jā, vēl priekšā ir ciešanas, krusta nāve, augšām celšanās, debes braukšana, bet tas atgādina mums par šo pirmo un otro Kristus atnākšanu, kad arī visa cilvēce tiks satrūcināta. Ja? Ar Kristus atnākšanu, trešdaļa cilvēces, ceturdaļa cilvēces ir kristieši, sako Kristus mācībai, kā nu gan mācēdami, bet tomēr, ja, kur vēl vairāk viņa tiks satrūcināta, Kristum atnākot otrreiz, domājot par pastaro tiesu. Nu, lūk, tās drēbes parasti simbolizē arī to, ka ja mēs tagad paskatītos uz saviem apģērbiem viens uz otru, mēs ar drēbēm cenšamies kaut kā izteikt savu dvēseles noskaņojumu. Ja? Kaut kas novelkot drēbes, mēs novelkam kaut ko no sevis. Varētu sacīt arī Ādama un Ievas ēdens dārza notikumu. Mēs tiekam atkailināti. Viņi paslēpās aiz lapām, šīs lapas tiek norautas, un mēs esam gatavi Dievu priekšā būt kaili ar visu savu grēku, ar visu saviem pārkāpumiem un noziegumiem. Nu, lūk, mans jautājums ir, vai mēs esam gatavi šodien, tagad un tūlīt, drēbes no stāvāk nebūs, nebaidieties, vai mēs esam gatavi izklāt šo ceļu Kristum uz savu sirdi, dvēseli un prātu. Ir ļoti svarīgi mums tagad viņu ieaicināt savā sirdī, savā dvēselē un savā prātā. Jo tikai tad mēs varēsim iztaigāt šo ciešanu ceļu. Ja? Vispirms būt uzticīgiem, iet, lūgt, dot, tad izklāt šo sarkano paklāju Jēzum mūsu sirdī, mūsu dvēselē un prātā, lai viņš cauri visai ciešanu nedēļai, cauri visiem šiem notikumiem var ienākt arī mūsos un tā pār mums mirt, augšām celties un arī mums sagatavot vietu debesīs. Otra, tikpat svarīga lieta ir lielā misijas pavēle: ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Vai mēs esam gatavi arī izklāt Jēzum šo sarkano paklāju cilvēkos, sabiedrībā,
vienalga, kur strādājam, dzīvojam, mācamies, rados, draugos, kaimiņos, vai mums nav kauna? Vai mēs varam pateikt, ka Kristus ir svarīgākais, būtiskākais mūsu dzīvē, kas mums dāvā šo mūžīgās dzīvības cerību, un lai tas nepaliktu tikai nopelns, Kristus nopelns pie manis un man mūžīgā dzīvība, ka mēs to izklājam visiem tiem, kuru mūžīgā dzīvība mums ir svarīga un nozīmīga, par kuru mūžīgo dzīvību arī mēs iedegamies, kam mums tā ir svarīga. Tātad šīs divas atkal lietas, gan uz sevi, gan uz sabiedrību, lai piepildītu šo Kristus, pavēli. Jūs jautātu, kā tas notiek? Tas notiek grēksūdzē, privātbiktī un absolūcijā. Tieši tur, vienalga vai dievkalpojumos, vispārējā lūkšanā, grēksūdzē vai nākot, un īpaši ciešana nedēļā daudz cilvēku praktizē privāti bikti, jā. Mēs novelkam savas drānas, atklādami Dievam savus grēkus, pārkāpumus un noziegumus, tās būtībā izklājot kā sarkano paklāju viņa ceļā, lai viņš var ienākt mūsu sirdī, mūsu dvēselē un mūsu prātā. Un savukārt mums, ejot šajā ciešanu nedēļā, ir milzīga iespēja, kā mēs to pavadām, jau ar saviem vārdiem, ar saviem darbiem un ar savu attieksmi pasludināt evaņģēliju citiem cilvēkiem. Ka man zaļā ceturtdiena nav ceturtdiena, kurā nevar neko nest mājās no meža. Un ja negribat, neviens jums nespiež, varat arī to nenest. Tas nav pestīšanas jautājums. Bet ka mēs varam cilvēkiem pastāstīt, ka šajā dienā vai šajā vakarā mēs dodamies uz dievkalpojumu, lai pieminētu šo Kristus nodevību, viņa gūstīšanu, apmelotās apsūdzības, daudz citas lietas. Lielā piekdienā, kā brīvdienu, mēs viņu neizmantojam, lai padarītu visus mājās nepadarītos darbus. Un varbūt pat nebrauktu ciemos un nesvinētu, būtu šajā dienā piezemēti, apmeklēt dievkalpojumu, noskatīties Kristus ciešanas filmu. Jā, mēs varēsim arī viņu noskatīties draudzes Ziemeļu kapelā, tiem, kas vēlas 7. vakarā lielajā piekdienā. Klusajā sestdienā tiešām to pavadīt klusi, jo Kristus ir paņemts nost. Tajā brīdī viņš ir kapā, lai piedzīvotu svētīgas lieldienas, lai piedzīvotu patiesu Kristumu augšām celšanās svētku. Un tās ir tādas pavisam vienkāršas lietas, kā mēs varam šo sarkano paklāju izklāt gan Kristumu, kā Jeruzālēmē ienākot arī mūsu sirdīs, dvēselē un prātā, un izklāt viņu arī kā misijas ceļu pie citiem cilvēkiem, kā ceļu, kas iesākas tavā sirdī. Vispirms Kristum tur ienākot. Tad misijas ceļā ejot cauri citu cilvēku dzīvēm. Bet ticiet man, tas būs vienīgais sarkanais paklājs, kurš noslēgsies debesīs mūžību. Āmen. Apliecināsim savu ticību. Ticību mēs apliecināsim ar nīkais ticības apliecības vārdiem. Visi no sirds man līdz tā sacīdam. Mēs ticam uz vienu Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes, visa redzamā un neredzamā radītāju. Un uz vienu kungu, Jēzu Kristu, Dievu vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdināt, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu nevis radīt, vienādu ar Tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas, un tāpat cilvēks pār mums sists krustā Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, 3. dienā augšām cēlās saskaņā ar rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībai nebūs gala. Un uz svēto garu, kungu un dzīvu darītāju, kas no Tēva un Dēla iziet,
kas ar Tēvu un Dēlu līdz pielūdzams un godājams, kas runājas caur praviešiem, un uz vienu svētu, katolisku un apustulisku baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Amen. Un Dieva miers, kas ir augstāks nekā visu cilvēku prāts un saprašana, lai pasargā jūsu sirdis un domas Jēzu Kristu mūžīgai dzīvībai. Amen. Un šajā litānijā mēs arī ietveram, litānijas vārdos ietveram visas aizlūgšanas, kas deg mūsu sirdī, dvēselē un prātā, lūdzot par mums tuviem un mīļiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga atbrīvošana no atkarībām, kuriem ir nepieciešama dziedināšana no slimībām, kuriem ir nepieciešama attiecību atjaunošana mīlestībā, par tiem, kuriem ir kādas finansiālas problēmas, karjeras problēmas, darba meklējumi, vai kādas citas lietas, kuras mēs zinām, kas deg mūsu sirdī, dvēselē un prātā, tās visas līdz ar aizlūgumu par Latviju, par mieru Ukrainā, mēs ieliksim šajos vārdos lūgdam, un uz katru lūgumu jūs esat aicināti atbildēt ar tiem vārdiem, kurus mēs tur atrodam. Lūgsim. Kungs, šī brīža klusumā mēs nākam pie tevis. Mēs, kas bijām pamesti un pazuduši, kas staigājām zem tavas dusmības mākoņa, kas savu sirdi bijām atsvešinājuši no tevis, kas tavu laipnību apsmējām un tavu pacietību nomicinājām, kas tevi nodevām un pie krusta piesitām. Tu, ēšiem kronētājs, tu pie krusta paaugstinātājs, mēs saucam uz tevi. Bez tevis mēs esam kā vīkušas lapas, kā domi, kas izplīkst vējā. Nāves bezdibenim mēs esam nolēmti, ja tu mūs neizglāb no ļaunā varas un neatbrīvo mūs no saitēm, kas mūs saist. Pārmāci mūs, bet neatstāj navē. Neatņem mums savas žēlstības mierinājumu un tava vaigas požu. Kristu, tu ēkšķiem kronētājs, tu pie krusta paaugstinātājs, mēs saucam uz tevi.
Tu esi kļuvis cilvēks un mūsu brālis, draugs nabagiem un stiprinājums grūtsirdīgajiem. Tu darīji mūsu sāpes par savējām un uzņēmies visas mūsu vainas. Tu dzirdināji zemi ar savām asinīm un paliki uzticīgs līdz nāvei. Tu nāc piepildījumā un paliec pie mums līdz pasaules galam. Kristu, tu esi šiem tronētājs, tu pie krusta paaugstinātājs, mēs saucam uz tevi. Aizdedzini mūsos tavu uguni, lai tava mīlestība uzvar visā pasaulē, velc savējos pie sevis savā svētajā spēkā un atspirdzini mūs ar savu žēlastību, paliec un cietējiem mierinājums un mirstošajiem drošību un uzvaru. Izlauz tu ceļu un vairo savu valstību, lai tā nebeidz augt un plesties plašumā. Kristu, tu esi šiem tronētājs, tu pie krusta paaugstinātājs, mēs saucam uz tevi. Dieva jēzus, kas nes pasaules grēkus. Dieva jēzus, kas nes pasaules grēkus. Dieva jēzus, kas nes pasaules grēkus. Āmen.
savu vienīgo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Mēs tev pateicamies par pestīšanu, kuru tu mums esi sagatavojis caur Jēzu Kristu. Sūti tavu garu mūsu sirdīs, lai viņš ieliktu mūsos dzīvu ticību. Svētī arī caur tavu garu šo maizi un vīnu, zemes augļus un cilvēka darba dāvanas, ko mēs nesam tavā priekšā. Mēs pateicamies tev, ka caur tām mums ir daļa pie Kristus miesas un asinīm. Mūsu kungs Jēzus Kristus, tādī naktī, kad viņš tika nodots, ņēma maizi, pateicās pārlauzu un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dod. To dariet mani piemēram. Tāpat viņš ņēma tikai pēc vakarēdienu, pateicās un tiem kodiem sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas pār jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cik kārt jūs no tā dzerat, mani piemēram. Mēs tev pateicamies, ka caur viņu tu esi mūs atpestījis. Mēs lūdzam uzlūko viņa pilnīgo un mūžīgo upuri, ar kuru tu esi salīdzinājis pasauli ar sevi. Liec, lai mēs ar svēto garu topam pilnīgi un vienā miesās savienot par dzīvu upuri Kristu. Caur Kristu ar viņu un viņu tev, Dievam visvarnēm Tēvam svētā gara vienībā, ir visgods un slava visos mūžu mūžos. Mūsu
Nāciet un saņemiet. Visi ir sataisīts, baudīsim, cik tas kungs ir labs. Visi, kas ir iesvētīti Latvijas Evaņģēliskās Luteriskās baznīcas locekļi, ir aicināti pie tā kunga mīlestības. Arī visi pārējie ir aicināti tuvoties, vienīgi likt savu labo roku uz kreisā pleca, lai varat saņemt tā kunga svētību. Lūdzu, lūdzu, droši. Kristus miesa, Kristus miesa, Kristus asins par tevi izlietas. Slavējam kungam jāsu, viņa dārgās asinīs, dziedi augstu slavas dziesmu, viņam, kas mūs izglābīs, pestīšanas noslēpumu, tautu ķēniņš dāvājis. Dāvinās viņš ir un dzīvīs, mums no šīs tās jaunavās, vārdā sakusēt nav brīnīs, zemes virsū dzīvodams, noslēdzā viņš savu dzīvi, brīnumu mums atstādams. Paskām ielās tādai naktī, devās viņš ar savējām, lielās dienas jāru baudīt, saskaņā ar priekšrakstiem. Sevi dalīja kā maizi, viņš 12 mācekļiem. Mūžīgs vārds, kas nācis miesā, maize miesu pasniedzā, asinis viņš vīna kausā, brīnumaini radīja. Sirds, kas tīra ir un šķīsta, ierauga to ticībā. Sakraments šīs dārgais svētais, lai tiek augstī godināts, vecā derība nu beidzās, jauna viņas vietā nāk. Tas, kas acīm paliek apslēpts, ticībā ir ieraugāms. Āmen.
Jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Šo žēlastību piedzīvojuši vārdā un sakramentos, ejiet ar mieru, palikdami viņām. Amen. Kristus miesa.
Nākošais dievkalpojums ceturtdien, tas būs zaļās ceturtdienas dievkalpojums, 19:00. Lielās piekdienas dievkalpojums 15:00. Tā ir piekdiena. Svētdien, lieldienu dievkalpojums 8:00 no rīta un pēc tam 11:00 kā ierasts. Alfa kurs trešdien 18:30. Kā jau mācītājs no kanceles informēja, tad piekdien 19:00. Tepat arī Ziemeļa kapelā varēsim kopā skatīties filmu Kristus ciešanas. Visi aicināt arī nākt un skatīties. Tie, kas nav redzējuši vai grib atkārtot, noskatīties, tad varam kopā to darīt šeit Ziemeļa kapelā. Tāpat arī rīt lūkšanas katru darbdienu 8:30 šeit pie altāra. Mācītāju pieņemamais laiks ceturtdien nebūs un bībeles stunda ceturtdien arī nav. Bet tad arī bišķiņ tālāk pēc lieldienām, tajā nedēļā 26. datumā ir paredzēta talka. Visi aicināti nākt un piedalīties kopā, sekot gan baznīca, gan arī teritorija. Tāpat 27. aprīlī ir paredzēta draudzes pilnsapulce, kur arī visi aicināti nākt piedalītos, lai uzzinātu jaunumus, kas šajā gadā ir noticis mūsu draudzē. Bet tā ir tāpat kā katru svētdienu, visi aicināti pat uz mūsu draudzes māju uz sadraudzību. Paldies! Iesmu